visiem! Mani sauc Linda un esiet laipni aicināti manā YouTube kanālā. Šīs dienas tēma ir mainīgie, jeb angliski saucamie variables, jeb sarunvalodā saucamās bultiņas. Mums ir 4 bultiņas, jeb 4 uzstādījumi, kas atspoguļo mūsu kognīcijas arhitektūru, jeb kognitīvo spēju potenciālu. Šie uzstādījumi atrodas mūsu dizaina un personības Saule Zeme un Ziemeļu dienvidu mēness mezglos. Kur tad mēs redzam šos uzstādījumus? Šie uzstādījumi ir ļoti smalki, līdz ar ko parastajās aprēķina sistēmās vai lapās, kur mēs rēķinām savus bodīgrāfus, nav izvērsti redzami šīs Saules, Zemes un Ziemeļu dienvidu mezglu substruktūras. Tas ir redzams izvērstajos, advancētajos maksas profesionālajos pakalpojumos mājaslapās. Bet es jums pastāstīšu, kur mēs tomēr varam ieraudzīt šīs struktūras, kur mēs varam ieraudzīt šos uzstādījumus un no kurienes tie nāk. Tad mums ir Saule, Zeme, dizaina un personības pusē. Bet mēs redzam tikai vārtus un punkts līniju, kurā atrodas mūsu Saule un Zeme. Tas, ko mēs neredzam tālāk, ir nākamā substruktūra decimāla daļa, nākamais cipariņš, kas un vēl viens nākamais cipariņš. Cik daudz te būs cipariņi? Un tie nākamās 2 cipariņi ir krāsa, nosaukums tam cipariņam ir krāsa, jeb color. Aiz krāsas ir vēl viens smalkāks uzstādījums, ko sauc par toni. Pie toņa mēs varam tikt klāt tikai tad, ja mēs zinām precīzi savu dzimšanas laiku, tā kā apmēram minūtē, jo tonis mainās jau 1-2 minūšu amplitūdā. Es domāju, ka es noteikti kādā no video paskaidrošu, ko nozīmē bāze, tonis, krāsa un kāpēc to sauc par mūsu kognīcijas arhitektūru un kā tas fiziski ir mūsu ķermenī un kur tas ir atrodams. Bet šobrīd tad mēs zinām, ka aiz uzstādījumiem, ko mēs redzam, mūsu Saule, personības un dizaina Saule un Zeme, tātad atrodas konkrētos vārtos, konkrētā līnijā, un tie nākamie 2 cipariņi, kas ir aiz līnijas, ko mēs neredzam stabiņos, bet tie 2 cipariņi atrodas apkārt mūsu bodīgrāfam, tur, kur ir uzīmēts mūsu bodīgrāfs ar mūsu centriem, tur ir bultiņa un ir sāniņā vienā vai otrā, tātad ir atšifrējums, mēs tur esam manifestors, projektors, ģenerators, vienalga kas, mums tad ir profils, un tad ir tādas ģeometriskas figūriņas. Mēs redzam, ka ģeometriskās figūriņās mums ir 3 stūrīši, mums ir 6 stūrīši, un šajos 3 stūrīšos, 6 stūrīšos ir kaut kādi cipariņi. Un tie ir tie cipariņi, kas ir turpinājums Saulei, Zemei, dizainā, personībā, vārti, līnija, krāsa, tonis. Tātad tajās ģeometriskajās figūriņās mēs redzam krāsu un toni. Krāsa atrodas 6 stūrītī, tonis atrodas 3 stūrītī. Tātad, ja mēs skatāmies uz 2 stabiņiem, mums ir dizaina puse, personības puse, un mēs sāksim ar dizaina pusi. Saule, Zeme, mums ir 1 vārti, 2 vārti, atrodas vienā un tajā pašā līnijā, un tālāk būtu manā gadījumā, man ir dizaina Saule, atrodas 47. vārtos, punkts 3. līnijā, punkts
pirmā krāsa, punkts, pirmais tonis. Un, ja mēs skatāmies manā bodygrafā ģeometriskajās figūriņās, mēs redzam šos divus cipariņus 1 un 1 iekšā gan sešstūrītī, gan tonī trīsstūrītī. Un šis ir pirmais mainīgais, atkarīgais mainīgais. Vēlāk pastāstīšu, kāpēc Saules Zemi sauc par atkarīgajiem mainīgajiem, bet mezglus sauc par neatkarīgajiem mainīgajiem. Šī augšējā sadaļa sanāk, ka tas atrodas, ja mēs skatāmies uz savu bodygrāfu, tas atrodas kreisajā augšējā stūrītī. Manā gadījumā tas ir 1 un 1, trīsstūrītis, sešstūrītis, tonis, krāsa, krāsa, tonis. Un šie uzstādījumi rāda par to, kā mums ir jābaro savas smadzenes. Tātad, ja mēs atkal skatāmies dizains un personības pusi, tad dizaina pusē tie divi mainīgie, Saules Zeme un Mēness mezgli, mums Saules Zeme stāsta par mūsu fiziskajām smadzenēm, kā mums viņas barot, lai pabarotu visus tos laukus, kas atbild par mūsu unikalitāti, smadzeņu potenciālu fiziski. Jo Rao Hu sauc neattīstītās smadzenes par fat brain vai aptaukojušās smadzenes, jeb tā būtu homogenizētās smadzenes. Ja? Tad, kad mēs neēdam saskaņā ar to, kā mēs esam uzbūvēti ēst, lai mūsu gremošanas trakts varētu visefektīvāk izvilkt ārā un uzsūkt, atpazīt un uzsūkt visas nepieciešamās tās uzturvielas, kas ir nepieciešams mūsu smadzenēm, smadzeņu laukiem, lai attīstītu nepieciešamās struktūras. Nu, lūk, un tad vienkārši tie laukumi ir tā kā izmiguši. Mūsu maņas vairs nav tik asas. Tas ir ēšanas režīms. Par to un par visiem pārējiem uzstādījumiem runāsim citos video. Šobrīd šis ir ievads, lai jūs saprotat, kā ir uzbūvēta mūsu struktūra, jo mums ir 12 atšķirīgi ēšanas režīmi. Mums ir 6 uzstādījumi, no kuriem 3 uzstādījumi ir par to, ko ēst, un 3 uzstādījumi vairāk ir par apstākļiem, kā ēst, un plus tas vēl viss dalās, uz kuru pusi skatās bultiņa, to nosaka tonis, vai tā būs labās vai kreisās smadzeņu puslodes dominance, un tas uzreiz sadala 6 reiz 2, un mums rodas 12 ēšanas režīmi. Tas ir pirmais uzstādījums kreisā augšējā stūrītī. Tur mēs redzam savu ēšanas režīmu, kā mēs esam, kāda ir mūsu arhitektūra uzbūvēta, kā mēs varam atklāt savu potenciālu, smadzeņu potenciālu. Ejam zemāk, un mēs redzam savus uzstādījumus, kas nāk no mūsu mēness mezgliem. Ziemeļu un dienvidu mēness mezgli. Manā gadījumā mēs redzam ziemeļu un dienvidu mēness mezglus, Ketu un Rahu. Man viņi atrodas 5. līnijā, punkts 3, punkts 4. Mēs redzam sešstūrītī man trīnieciņš stāv, tā ir krāsa, un trīsstūrītī mēs redzam toni, un tur mums ir 4. tonis. Tas uzreiz norāda to, ka mana bultiņa skatās pa labi. Un par ko tad runā konkrēti šis uzstādījums? Vēl maza atkāpe. Bultiņa. Tātad bultiņas maina savus virzienus atkarībā no tā, kāds cipariņš ir tonī. Tas noteiks, kāda dominance ņems virsroku, kura smadzeņu puslode dominē konkrētajā struktūrā. Manā gadījumā, ja mans ēšanas režīms bija aktīvās smadzenes, tāpēc, ka bultiņa ir pa kreisi, un bultiņas maina savu virzienu, tad 1, 2, 3 bultiņa skatīsies pa kreisi, tā būs
kreisās smadzeņu puslodes aktivācija, dominance. Un ja cipariņš tonī ir 4, 5, 6, tad automātiski bultiņi skatīsies pa labi, un tā jau atkal būs labās smadzeņu puslodes dominance. Par ko stāsta mūsu dizaina puses mēness mezgli? Tie stāsta par vidi. Par to vidi, kurā mums ir paredzēts atrasties, kas mums ir visharmoniskākā, kur, ja mēs novietojam savu fizisko ķermeni, ja dizaina puse mums ir tātad par smadzenēm, fiziskajām smadzenēm to potenciālu un par mūsu fizisko ķermeni. Tas tā ir dizains, ja? Miesiņa. Un šie mezgli dizaina pusē mums stāsta par vidi, kāda mēs esam paredzēti būt aktīvi vidē vai pasīvi vidē. Un viņi atkal, kā, protams, dalās 12 variantos, jo mums ir 6 krāsas, un plus tonis nosaka, vai tā būs labā vai kreisā smadzeņu puslode, kas atkal mums dod 12 dažādus uzstādījumus. Tas, kā es saredzu atrašanos pareizā vidē, tas mēs iesim tālāk, un jūs redzēsiet, kāpēc tas ir svarīgi mūsu kognīcijai, bet arī no fiziskā aspekta tas ir tā kā tu iekāp tramvajā, uz kuru tev ir biļete. Ja? Un tev tur ir tava vieta, tu sēdi savā vietā, tu esi iepriekš nobukojies, piemēram, tu gribi skaties ārā pa logu, tev ir sava vieta, tu brauc, tas ir tramvajs, viņam ir savs virziens, tev ir sava vieta, tavs ķermenis savā vietā jūtas ļoti ērti, ļoti labi, viņu nekas neaiztiek, viņu nekas netraucē, viņš jūtas komfortā. Tad, kad tu neesi tā alignmentā vai novietojumā pareizi ar to savu vietu, tas ir tā, ka tu iekāpis sev nepiemērotā transporta līdzeklī, tev nav biļetes, tev ir stāvvieta, cilvēki kāp tie iekšā transporta līdzekli, viņi grūstās, sabiedriskais transports grūstās, stumda, tu svīsti, tev kāds piespiežās, uzsitās, tu dabū kādu zilumu, tev kāds iešķauda sejā, tu dabū kādu vīrusu. Ja, tas ir pretestība. Tev uzreiz ir vide, tu neesi savā vidē, un ja tu neesi savā vidē, tu saskaries ar pretestību. Vairs nav tik viegli. Tad, kad tev ir pretestība, uzreiz arī ķermenis, viņš tā kā vairāk lūst, bojājas, slimo, traumējās, ātrāk noveco. Tāpēc, ka viņš saskarās ar vienkārši fizikālu iedarbību, pretestību. Ja? Foršāk ir, ka tev tomēr ir sava vieta, un tev neviens netraucē būt. Tas ir par to vidi. Par to mēs arī parunāsim kādā no citiem video.